Kā funkcionē modernie kari? Pirmais – destabilizēšana. Uzbrucējs sakūda nemiera perēkļus savā mērķa objekta zemē. Viņš destabilizē mērķa zemi līdz pilsoņu kariem. Otrais – kā viņš to dara? Vispirms viņš nodibina kontaktus ar visiem neapmierinātajiem un uz vardarbību gatavajiem grupējumiem, tiem, kas ir sacēlušies ar algotiem teroristiem savā mērķa zemē. Pie tam viņam ir pilnīgi vienalga, vai šie uz vardarbību gatavie grupējumi sastāv no futbola faniem, reliģiozajiem fanātiķiem, labējiem, kreisiem vai kaut kādiem citādiem ekstrēmistiem. Viņiem ir jābūt tikai gataviem uz vardarbību, augstasinīgiem un lojāliem. Uzbrucējs katrai no šīm grupām mālē acu priekšā labāku nākotni ar piedalīšanās tiesībām uz daudzām priekšrocībām. Tā ik viens ir motivēts vienalga caur ko karot, lai īstenotu pat savus personīgos mērķus. Katra šādi izveidotā teroristiskā vienība pārējoši akceptē arī pilnīgi cita veida grupējumus. Ikviena grupa kopīgajā triecienspēkā sākumā saskata tikai priekšrocības. Viņu moto – sinerģija, pāri visam, kopīgi sist, atsevišķi maršēt. Tā uzbrucējs sagatavo raibi sajauktas teroristu grupas, pat ja kāda ekstrēmistiska sacēlušos grupa negrib sajaukties ar citādi domājošiem, tad arī tam uzbrucēja acīs nav nozīmes. Viņš tos novieto atsevišķi īpaši izraudzītiem mērķiem, kā piemēram pašnāvībām, atentātiem un tā tālāk. Trešais – apbruņošana un finansēšana. Pašu zemi vai svešu zemi algotņu agrāk savāktās sacēlušās grupas vispirms tas pārveido par teroristu grupām. Pēc iespējas to viņš dara ārpus savas mērķa objekta zemes. Tam nolūkam tas iekārto slepenas apmācību nometnes, iespējami tuvu savu mērķa vietai. Ja tas nav iespējams, tad viņš tos var savākt no visas apkārtnes. Šiem revolucionāriem viņš piegādā ieročus un munīciju jebkuros daudzumos un maksā tiem algu par kaujām. Ceturtais – uzbrukums. Ārzemnieciskais uzbrucējs mērķiecīgi īsteno savu slaktiņa plānu. Atkarībā no savas stratēģijas viņš tagad pilnīgi mērķiecīgi uzbruka arī civilajām personām un iekārtojumiem. Viņa mērķis ir tautu maksimāli liela uzmanība un kliedzieni pēc palīdzības no ārienes. Preses ziņu viduspunktā tagad dabiski stāv nevis visus organizējušais uzbrucējs, bet vai nu gāžamās zemes sliktā valdība vai atkarībā no vajadzības sacēlušies grupējumi, respektīvi teroristiskās vienības. Piektais. Patiesā uzbrucēja mērķi vienmēr ir vieni un tie paši. Iespējami liela mērķa objekta novājināšana no iekšienes, mērķtiecīga vainas uzvelšana mērķa objektam. Pēc iespējas lielāks apjukums plus tautas bezspēcība. Iespējami liela sapratne par ārējās militārās palīdzības nepieciešamību. Mērķa valdības gāšana un novākšana. Jaunas valdības iecelšana no to revolucionāru aprindām, kas tiek pasludināts par labajiem. Bruņoto grupu aiziešana, lai zemi nodotu tās pašas ziņā un lai tā iegrimtu totālā haosā. Jauna, radikāla iejaukšanās, lai aizvāktu visus iepriekš izmantotos varoņus, kurus nu sauc vairs tikai par teroristiem. Zemes, respektīvi tās resursu pārņemšana, reparācijas maksa pēc patikas. Sestais. Likt sevi sveicināt kā glābējus. Septītais. Tas pats vingrinājums lielos mērogos. To, ko uzbrucējs darīja ar salasītajiem sacēlušies grupējumiem atsevišķās zemēs, tagad viņš dara lielos mērogos. Veselas zemes ir viņa izvēlētās revolucionāru vienības. Ar tām viņš aplens savus lielākos sāncenšus, kurus viens pats viņš nemūžam nevarētu uzvarēt.
Vispirms viņš sakūda provokācijas, ko tas apzināti pieraksta saviem lielākajiem sāncenšiem. Savas izvēlētās zemes viņš noved tik tālu, ka tās ar saviem pašu ieročiem un armijām iet uzbrukumā pret viņa lielākajiem sāncenšiem. Tikai tad, kad visas zemes ir izšaušas savu pēdējo munīciju, ir pazaudējuši savus labākos ļaudis un ir sabrukušas, iejaucas īstais cilvēces ienaidnieks, patiesais uzbrucējs un kara kurinātājs, lai nu uzvarētu visus. 8. Kas ir lielie zaudētāji? Visi, kas ļaus sevi šim viltīgajam uzbrucējam un kara kurinātājam apmuļķot un izmantot.